Kopš 843. gada pirmās lielā gavēņa nedēļas svētdienā Svētā Kristus baznīca svin pareizticības triumfu, kurā tiek pieminēta pareizticības uzvara pret ikonu apkarotājiem un visām citām herēzēm, kas tika anatemizētas 7. ekumeniskajā koncilā, kas notika 787. gadā Nikijā. 8. gadsimtā daži atkritušie Austrumromas imperatori islama ietekmē pārveidoja kristīgo ticību, aizliedzot ikonu godināšanu, tās iznīcinot un sadedzinot. Baznīcas svētie, piemēram, sirdskaidrais Damaskas Jānis, aizstāvēja ikonu lietošanu, pamatojoties uz svētajiem rakstiem un svēto tēva darbiem. Tomēr kristīgā baznīca tika vajāta un patieso ticību sargāja vien mūki un kristiešu baznīcās ārpus Austrumromas impērijas. Kad pie varas nāca svētā imperatora Irina, tika sasaukts 7. ekumeniskais koncils, kurā tika definēts, ka ikonas nav dieva tēls jeb elks, bet gan attēls, ar kur tiek pagodināts Dievs. Koncils arī noteica, ka turpmāk baznīcās jāatrodas svētajām ikonām, līdzās kunga Jēzus Kristus krustam, un ticīgie tiek mudināti godināt, bet ne pielūgt ikonas, lai paceltu savas sirdis pretīm Dievam, dievadzemētājai un svētiem, kas attēlot ikonās. Tas ir citāts no koncila dokumentiem. Šajā dienā pareizticīgie kristieši lasa īpašu dokumentu, sinodikonu, kurā tiek apliecināta patiesā ticība, noliegtas herēzes jeb maldu mācības un vēlēta mūžīgā piemiņa visiem patiesās ticības aizstāvjiem. To varat noklausīties šajā pareizticības kanālā.